Labrīt! Aptuveni pēc pusotras stundas sāksies Saeimas ārkārtas sēde, kurā deputāti lems par uzticības izteikšanu jaunajai Laimdotas Straujums valdībai. Vēl vakar viņi sacīja, ka rēķinās ar 65 un 66 deputātu balsīm par, jo šobrīd zināms, ka pret viņas valdību balsos Saskaņas centrs. Taču arī atsevišķiem neatkarīgajiem deputātiem nav vispozitīvs viedoklis par šīs jaunās valdības veikumu un apstiprināšanu. Man līdzās bijusī Reformu partijas deputāte, tagad neatkarīgā deputāte Inga Vita. Labrīt, un sakiet, kā jūs balsosiet šodien? Es saprotu, ka nebūs jums balsojums par. Labrīt! Jā, man ir jāsaka, ka man ir argumenti gan, kāpēc es nevaru balsot par šo valdību, gan kāpēc es nevaru balsot pret. Un es labprāt sāktu ar pozitīvo. Protams, ka es ļoti cienu Laimdotu Straujumu. Es ļoti cienu un augstu vērtēju to, ko viņa ir darījusi valsts pārvaldē, ļoti daudz savus dzīves gadus. Taču viss šis valdības veidošanas process rāda, ka, lai arī Satversmē ir rakstīts, ka ministru kabinets sastāv no ministra prezidenta un viņa aicinātiem ministriem, taču ir zināms šaubas par to, vai Laimdotas Straujuma tiešām pati ir pieņēmusi šos lēmumus. Piemēram, mēs zinām, ka vispirms bija paziņojums, ka visiem ministriem ir jābūt partijās, taču jebkurā gadījumā šobrīd tiek apstiprināts vai piedāvāts apstiprināšanai ministrs, kurš nav partijā. Tāpat, piemēram, attiecībā uz Danielu Pavļutu bija iebildums, ka viņam būtu jāuzņemas atbildība par šo te Zolotūdas traģēdiju, tajā pašā laikā vietā liekot cilvēku, kurš tajā pašā brīdī šeit Saeimā bija atbildīgs par būvniecības regulējumu. Jā, faktiski šādas, varbūt sīkas nianses un pretrunas, manuprāt, tomēr parāda, ka valdība ir izveidota balstoties uz kādiem citiem, varbūt mums nezināmiem darījumiem, argumentiem, kāda iebildumiem, un te mēs nonākam pie tāda viena ļoti būtiska argumenta, ka Reformu partija un arī es no Reformu partijas saraksta startēju vēlēšanās tomēr skaidru un gaišu deklarējot, ka nebūs koalīcijas ar Zaļo zemnieku savienību. Un es uzskatu, ka ļoti daudz cilvēku tieši tāpēc arī balsoja par Reformu partiju, tāpēc, manuprāt, šis ir tāds pēdējais solījums, ko nevajadzētu nodot, un tāpēc arī es nevaru nobalsot par šo valdību. Jūs esat iepazinusies arī ar valdības deklarāciju? Jā. Un kā jūs to vērtējat? Valdības deklarācijā tiek pārņemts ļoti daudz no tās valdības deklarācijas, kas ir šobrīd Dombrovska valdības deklarācija. Protams, ka tas ir labi, politika tiek turpināta. Tajā pašā laikā ir tādas lielas un vispārīgas lietas, ko mēs zinām, ka 10 mēnešu laikā nebūs iespējams paveikt. Vienlaicīgi, piemēram, attiecībā uz mazajām skolām, kas ir šīs valdības deklarācijā, jaunās valdības deklarācijā nav neviena vārda. Tāpat attiecībā uz latviešu kultūras, savdabības saglabāšanu, latgaliešu valodu. Arī nav nekā attiecībā uz bioloģisko pārtiku skolās, par ko šobrīd ir ļoti liela diskusija. Tādas lietas, kuras būtu tiešām iespējams sakārtot, tādas lietas šajā deklarācijā nav. Ir runa par zināšanu ekonomiku, kas noteikti ir ļoti laba lieta, bet jautājums, vai mēs to varam sasniegt 10 mēnešu laikā. Par Zolotūdas traģēdijas izmeklēšanu jau ir izskanējis diezgan daudz, ka tas arī visticamāk nebūs iespējams šajā periodā. Paldies jums liels! Tad gaidīsim Saeimas ārkārtas sēdi un plašāk mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos.